Labdien! Labdien medumos! Skaista pavasara diena. Priecājos, ka esat atnākuši, atraduši laiku. Tiešām kuplā skaitā no visām Augšdaugavas novada malām. Jūsu vidū vairāki veiksmīgi projektu īstenotāji iepriekšējos gados. Priecājos redzēt klajumu pārstāvi ar kumeļu rotaļām. Priecājos, protams, par pagājušā gada sēņu projektu, kas izskanēja ļoti plaši visā Latvijā. Paldies jums par to. Ceru, ka šogad projekti būs tikpat skaisti. Varbūt kāds nāks klāt, jo noteikti kāds vēl ir no cilvēkiem šeit, kas nav īstenojuši projektus. Apsveicu jūs ar šī gada Sēlijas kultūras programmu. Apsveicu ar to, ka administrētājs Sēlijas kultūras programmai paliek tas pats, kas iepriekšējos gadus - partnerība kaimiņi. Kopā ar kopienas sadarbības tīklu Sēlijas salas, kas ir informatīvais partneris. Arī šogad. Varbūt Ieva vēlas ko teikt. Jā, jo es te blakus stāvu, tātad man kaut kas ir jāsaka. Sēlijas kultūras programma atveras katru pavasari, jau 3. gadu. Tiešām brīnišķīgi. Un kaut kā braucot uz medumiem, visu laiku bija prātā šie medumu zelta kalnie ar pienenēm, par ko runāja Diana jau pirms pāris gadiem, lai tas paliek arī šis medumu spožums gan jūsu kultūras projektos, gan visu citu rakstītāju kultūras projektos tiešām spoži un neiznīdējami spoži. Šodien mēs strādāsim 2 daļās. Vispirms mēs izrunāsim par Sēlijas kultūras programmu un varēsiet uzdot jautājumus. Lūdzu, uzdodiet jautājumus. Šo semināru nemaz nebūs tik daudz, vēl tikai 2, un tad tiešsaiste. Lūk, un tad pēc nelielas pauzītes mēs izrunāsim otru ar kultūru saistītu lietu. Mēs runāsim par Sēlijas kultūras kanonu, kas ir ļoti saistīti, un domājot par mūsu kultūras kanonu, es domāju, raisīsies idejas arī ļoti labiem kultūras programmas projektiem. Mēs centīsimies diezgan īsi, vai ne? Pastāstīt pamatu informāciju. Jā. Liels paldies Augšdaugavas novada pašvaldībai, kas nodrošina tiešraidi šodien, kā mūsu PR speciālists Jānis Dzimtais teiktu, visā pasaulē. Lai mūs var redzēt tie, kas tiešām nevar jau pavasara darbu dēļ ierasties. Tā kā jā, paldies. Paldies par telpām mājīgajām. Tad sāksim skatīties, kas mums šogad paredzams Sēlijas kultūras programmā. Projektu īstenotāji un iesniedzēji ir tikai juridiskas personas vai juridisko personu pastāvīgas struktūra vienības ar tiesībām noslēgt līgumus. Privātpersonas šajā gadā nevar startēt šajā programmā. Atcerieties, 1. gads bija tāds, ka bija arī fiziskas personas, varēja iesniegt šos projektus, bet tomēr pieredze liecina, ka tikai juridiskas personas, tātad biedrības, pašvaldības, pašvaldību iestādes, kurām ir tiesības noslēgt līgumus. Tam ir jāpievērš īpaša uzmanība, jo piemēram, pašvaldībās var būt tā, ka iestāde, kas vēlas šo projektu īstenot, nevar slēgt līgumu, tad ir jāparedz jau lielāks laiks, lai var paspēt pašvaldībā pieņemt lēmumu par projektu īstenotāju. Un ļoti uzmanīgi skatieties, kas būs parakstiesīgā persona uz šiem te programmas līgumiem un arī uz jau paša projekta iesnieguma. Tam ir ļoti liela uzmanība jāpievērš un jāzina. Programmas mērķis, lielais mērķis nemainās arī šogad. Tas ir kvalitatīvs un daudzveidīgs kultūras piedāvājums Sēlijā, jaunrade Sēlijā, kultūras daudzveidība un attīstība. Es domāju, pieredzējuši projektu īstenotāji, gribi fotografēt, pieredzējuši projektu īstenotāji, jo šo mērķi ir labi iegaumējuši. Lielais mērķis paliek tieši tāds pats, kā bija iepriekš. Projektu termiņi iesniegšana līdz 31. martam, līdz pusnaktī. Nespiediet pogu pēdējā minūtē, e-pasti mēdz iestrēgt. Jau ir bijusi pieredze, ka tas pulkstens nostrādā pret projektu iesniedzēju.
Tā ka 1-2 minūtes var būt izšķirošās, diemžēl neko tur nevar darīt. Ieviešanas laiks no 1. maija līdz 15. decembrim, tāpat kā pagājušajā gadā. Tātad tikai līdz 15. decembrim, jo mums ir jāpaspēj iesniegt arī atskaites lielajā kultūra kapitāla fondā. 1. maijs ieviešanas sākums ir tādēļ, ka šiem projektiem, tad, kad viņus izvērtējam tepat uz vietas, vēl ir jāaiziet procedūra arī Valsts kultūra kapitāla fondā. Ir jāatrāpa tik labā laikā, lai mēs paspējam uz Valsts kultūra kapitāla fonda ikmēneša sēdi. Tāpēc tiks saspringts šis te laiks, iesniegšana un turpat jau arī īstenošana. Apsveicu jūs ar to, ka šogad programmas finansējums ir lielāks nekā pagājušajā gadā, par veseliem 13 000 eiro. Šogad ir 93 000 eiro piešķirti tieši projektu īstenošanai. Un tāpat kā iepriekš, viena projekta attiecināmo izmaksu summa nav noteikta. Jums var būt mazāks projekts, varbūt lielāks projekts, tomēr es ieteiktu skatīties tiešām pēc projekta mēroga. Ja projekts ir tāds, kas aptver visu Sēliju vai 2 novadus vai vairākas kopienas, tad, protams, ka lielāka summa būs labāk attaisnojama nekā, ja tas notiek visas projekta aktivitātes vienā kopienā. Kaut gan arī nav tā, ka dzelzī iekalts, akmenī iekalts, ja tie ir tiešām augstvērtīgi koncerti, brīnišķīgas kultūras programmas, kas mēs zinām nav lēti, tad tas maksās tieši tik, cik tas maksās, ne vairāk, ne mazāk, un rakstiet vien šajā projektā tik, cik tas maksā. Lūk, tāpat kā iepriekš programmas finansējums līdz 100% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Lūdzu, pievērsiet uzmanību projektu konkursa nolikumā, kas ir šīs attiecināmās izmaksas. Tāpat kā iepriekš programma neattiecina ēdināšanu, neattiecina nakšņošanu. Tas ir tādas lielākās pozīcijas, kas parasti kultūras projektiem rada sāpes, ka mēs nevaram paēdināt savus projektu dalībniekus un nevaram viņiem nodrošināt naktsmītnes. Bet līdz šim viss ir labi beidzies. Nav dzirdēts, ka kāds Sēlijā mākslinieks būtu nomiris badā vai palicis zem egles. Tā ka viss jūsu radošajās rokās. Visdrīzākais, ka jūs atradīsiet risinājumu, kā viņus izguldināt un paēdināt, ja būs tāda nepieciešamība. Ja nepietiek finansējuma labiem projektiem, atbalstāmiem projektiem, tad šis te finansējums projektam var būt daļējs, bet ne mazāk kā 50% no tā, ko jūs prasat savās attiecināmajās izmaksās. Vienīgais, ka, ja samazinās šis finansējums, tas projekta mērķis tāpat ir jāsasniedz. Bet jums nav jāīsteno tās aktivitātes, kurām jums nav iedota nauda. Jūs tad pie līguma slēgšanas, pie tāmes precizēšanas paskatieties, kas ir svarīgākais un tērējiet naudu tur, groziet tāmi, lai jūs šo projekta mērķi varētu sasniegt. Tā, projekti jāiesniedz elektroniski, kultura@sēlija.com, ar elektronisko parakstu, ar laika zīmogu, tātad līdz 31. marta 23:59. 23:59 projektu iesniegumam ir jābūt tajā pastkastē, nevis jūsējā. Par papīra formas projektiem labi ir tas, ka katru gadu šo papīra formas projektu paliek aizvien mazāk, jo papīriski iesniegšana ir sarežģīta. Tā ir strikti noteikta, smalki atrakstīta nolikuma 3.3 punktā. Ir bijuši gadījumi, bet, manuprāt, ir pat bijis tā, ka projektu nepieņem izskatīšanai, jo nav pareizi noformēts, neko tur nevar darīt. Pēc noformēšanas visiem likumiem tam ir jābūt, un tā ir jābūt, un neko nevar
nevar ne Inga, ne Baiba, ne Daina, ne Ieva tur iesākt. Kā tam jābūt, tā tam ir jābūt, un ja tā tas nav, tad nav. Tāpēc labāk tomēr elektroniski, ar elektronisko parakstu. Nu jau es ceru, ka tomēr ir ļoti maz darošu un ar dokumentiem strādājošu cilvēku, kam nav šī elektroniskā paraksta. Vai priekšniekam nav vadītājiem. Teritorijā arī nemainās. Teritorija ir vēsturiskās zemes robežas, kādas tās ir noteiktas Vēsturisko zemju likuma 1. pielikuma 5. punktā. Tur ir smuki pa pagastiem viss atrakstīts. Jā, arī Daugavpils kreisais krasts ir vēsturiskās zemes teritorijā. Arī Jēkabpils kreisais krasts ir vēsturiskās zemes teritorijā. Tā kā droši, ja pilsēta vēlas iesniegt un īstenot tiešām Sēlijas kultūras programmas mērķiem atbilstošus projektus, kāpēc ne? Ļoti labi. Kaut gan iepriekš no pilsētas, manuprāt, ir bijis visai maz. Jā, pilsētai varbūt pietiek sava budžeta. Vai es varu palūgt Ievu mazliet man iedot padzerties laiku? Jā, lūdzu tev, Heiks. Jā, par mērķiem. Šī gadā ir viens jauns atbalstāmais mērķis. Atbalstīt mākslinieku rezidenču darbību Sēlijā, kas nodrošina mākslinieku sadarbību ar vietējo kopienu. Rezidenču atbalsts ir principā jauns arī lielajam kultūra kapitāla fondam. Un šis konkurss notika pagājušā gada nogalē 1. gadu. Mēs no tā iedvesmojāmies. Līdz ar to arī Sēlijas kultūras programmā ir iekļauts šis te rezidenču atbalsts. To mēs skatīsimies, kā tas būs. Tas atšķiras. Labi, es atgriezīšos vēl pie rezidencēm mazliet, jo rezidence atšķiras no plenēra. Rezidence atšķiras no viena konkrēta pasākuma, tur ir mazliet jāiedziļinās. Rezidence paredz to, ka šie mākslinieki tomēr uzturas uz vietas vismaz nedēļu, 10 dienas. Tātad jūsu muzejā, biedrībā, skolā, un šis radošais process norisinās kopā ar vietējo sabiedrību. Par cik nosacījumos ir tā, ka mēs nedrīkstam maksāt par naktsmītnēm, nedrīkstam maksāt par ēdināšanu, kas liekas rezidencēs ir pats primārais. Ko tad vēl? Taču šeit ir risinājums, ko izmanto arī Lielais kultūra kapitāla fonds. Māksliniekiem tiek izmaksātas stipendijas. Jā. Kultūra kapitāla fondā bija, manuprāt, 30 eiro pa dienu, jeb pa diennakti radošā stipendija, un attiecīgi mākslinieks, mūziķis, literāts nosec pats savus dzīvošanas izdevumus no šīs stipendijas. Organizējot radošās rezidences, gan ir ļoti jādomā par šīs rezidences mērķi. Kā jebkurā projektā, bet jauns virziens vienmēr ir zināms izaicinājums. Ir jādomā, kādēļ tieši pie jums, kādus māksliniekus jūs aicināsiet. Es gribētu uzsvērt, rezidences ir profesionālai mākslai. Tas nav amatniekiem, kaimiņu biedrībām, rokdarbniekiem. Ja tie ir profesionāļi, tad aicinam viņus ar pamatojumu, kādēļ tieši šos cilvēkus. Tāpat ir jāparedz, kādā veidā iesaistīsies jūsu vietējā kopiena šajā procesā. Kā tas notiks? Kāds būs gala rezultāts rezidencei? Jo patiesībā mūsu nolūks, ieliekot šo jauno darbības virzienu, bija pēc iespējas vairāk aicināt uz Sēliju profesionāļus, mūziķus, māksliniekus, dizainerus, literātus, lai mūsu šī kultūras dzīves kvalitāte pieaugtu. Un pēc savas pieredzes varu teikt, ka ilgstošāks laika periods kopā ar burvīgu profesionālu mākslinieku
ļoti nostiprina šīs sadarbības saiknes. Tā sadarbība kļūst ilgstošāka, pamatotāka, mēs labāk saprotam viens otru. Nevienmēr to ir iespējams izveidot viena pasākuma laikā. Tā kā būvējot rezidences, atceramies arī šo aspektu. Mēs dibinām personīgas saiknes, māksliniekam jau ir svarīgi, kāda ir kaplava, es tur esmu bijis, tur ir tik skaisti, kādi ir medumi, kas te viss interesants apkārt, kāda ir Demene, kāda ir Berķenele. Tas veido arī mūsu Sēlijas zemes tādu kultūras potenciālu, jo, ja viens, teiksim, no profesionālās vides teiks, teikt tik skaisti, teikt tādi cilvēki, teikt tik labi, es domāju, ka šai kustībai ir tad liels potenciāls attīstīties. Tas par jauno, visi pārējie mērķi nav mainīti. Nodrošināt kvalitatīvas profesionālās mākslas un kultūras pieejamību. Jā, tie ir tātad profesionālās mākslas pasākumi, koncerti, izstādes, meistarklases, jebkas, sekmēt Sēlijas kultūras daudzveidības izzināšanu, saglabāšanu un attīstību, pētījumi, arī pasākumi, kas atklāja šo daudzveidību, saglabāšanu, attīstību, ar Sēliju saistīta jaunrade. Nav tā, ka mums ir tikai jāgremdējas vēsturē, ir ar Sēliju saistīta jaunrade. Medumu projekts bija ļoti augsts piemērs arī, kā šī te jaunrade var izpausties ļoti dažādos veidos, tiešām ļoti dažādos, atraktīvos, pārsteidzošos veidos. Nākamais nodrošināt tradicionālo zināšanu un amata prasmju saglabāšanu, praktizēšanu, dokumentēšanu, izpēti, popularizēšanu un pārnesi, kā arī to integrāciju turisma aktivitātēs. Atkal mūsu tradicionālās vērtības, amatniecība, kulinārais mantojums, tradīcijas un jau ar tendenci to pasniegt kā turisma produktu, lai šai kultūras programmai būtu arī ekonomisks efekts, kas nav mazsvarīgi nevienam no mums. Tālāk, iesaistīt bērnus un jauniešus kultūras projektu aktivitātēs un radošajos procesos. Jā, šis mērķis ir bijis arī iepriekš, veiksmīgi ir īstenots ļoti dažādos projektos, gan mākslas skolās, gan pasākumos, ļoti plaši, celt kultūras darbinieku un amatnieku kapacitāti. Manuprāt, šādu projektu mums iepriekšējā gadā nebija, kas piedāvātu kvalitatīvas apmācības pašiem kultūras darbiniekiem, amatniekiem, pasākumu organizatoriem. Šī te kvalifikācijas celšana, tas īpaši netika izmantots, un arī, protams, jādomā, kādēļ šī kvalifikācijas celšana nepieciešama, kādi būtu šo apmācību vai pieredzes apmaiņas braucienu piedāvājumi. Šī gadījumā nevisai labi ir tas, ka projektus var īstenot tikai Sēlijā, jo mēs nevaram braukt pieredzes apmaiņā uz citām vēsturiskajām zemēm. Visam ir jānotiek šeit, bet tas mums neliedz aicināt ļoti labus lektorus, ļoti labus apmācību vadītājus un to visu noorganizēt. Nākamais sarīkot Sēlijas tās kultūra telpu novadu savdabību atainojošus un popularizējošus pasākumus. Es domāju, šis visiem ir diezgan skaidrs. Pasākumi tātad, kas popularizē Sēliju. Īstenot visu Sēlijas vēsturisko zemi aptverošas kultūras akcijas. Tādas, kas skartu pilnīgi visu Sēlijas vēsturisko zemi. Tām nav obligāti jābūt īstenotām pilnīgi visās Sēlijas apdzīvotajās vietās. Svarīgs ir šī pasākuma notikuma vēriens, ietekme. No iepriekšējā gada projektiem tas bija Sēlija Rotā, kas notika Jaunjelgavā, kur iesaistījās kolektīvi
mākslinieki, dziedātāji, dejotāji no visas Sēlijas vēsturiskās zemes, un šis pasākums arī radīja ietekmi pilnīgi uz visu Sēliju. Pētniecība vēlreiz, pētniecība un kultūras mantojuma dokumentēšana. Pētījumi kļūst aizvien populārāki, vai arī mēs tiem pievēršam vairāk uzmanības. Mēs rūpīgi sekojam, kas tad ir jauns iznācis par Sēliju. Jūs arī sekojat? Jā. Sekojam, skatāmies līdzi. Vēl jau patīkamāk, ja mēs redzam šo te Sēlijas kultūras programmas logo uz kādas grāmatas, pētījuma, publikācijas, tad tas ir par mums, tas ir īstenots par Sēlijas kultūras programmas finansējumu. Ieteiktu arī, strādājot pie saviem projektiem, paskatīties šos pētījumus. Varbūt tur der kāda atsauce, jo pētījumi jau nav veidoti priekš tukša gaisa. Viņi ir veidoti priekš mums, lai mēs savukārt varētu aktualizēt šīs vērtības ar pasākumiem. Pētnieki ir tie, kas uzbūvējuši mums saturisko pamatu, un tad pasākumu organizatori, mācību vadītāji, kopienu cilvēki ir tie, kam būtu šie pētījumu rezultāti jāizmanto, radot tādu skaistu loģisku pēctecību. Nodrošināt plašu informācijas pieejamību un publicitāti par Sēlijas vēsturisko zemi, veidojot Sēlijas pozitīvo tēlu. Tātad šeit varētu būt vienkārši publikācijas, raksti, vai no elektroniskajā vidē, vai drukātajā presē, kas popularizē Sēliju. Tā kā ļoti plašs šis te spektrs, plaši uzdevumi, plašas nozares, kurās mēs varam rakstīt savus projektus pietiekami brīvi, paturot prātā to virsmērķi. Tad vēl ir kopienu līmeņa iniciatīvas. Jūsu projekts var nebūt tur milzīga vēriena, tā, ka pa visu Sēliju un tikai obligāti atsauces uz vēsturi un pētījumiem, ko es tikko teicu, vai nekā atsauces uz pētījumiem būtu veselīgas. Tad šī nozarē kopienu līmeņa iniciatīvas mēs varam izcelt tieši savas lokālās mazās tradīcijas. Tādas, kas ir tikai mūsu, un laika galā jau visas lielās lietas ir bijušas maziņas. Kā vienu no spilgtākajiem tādiem projektiem es atceros Ancenes kopienas projektu Ražas svētki Graudu kaltē. Ļoti raksturīgi kopienai, ļoti skaisti svētki, kā mazā kopienas iniciatīva. Un tad ir radīt jaunas, mūsdienīgas kultūras realitātes, jaunas un mūsdienīgas, veicinot turismu. Šeit varētu teikt, veicinot ārējo apmeklētāju plūsmu uz Sēliju. Ja tas nebūs gluži klasiskais turisms, tas būs kultūras turisms, bet ja mēs piedāvājam kaut ko īpašu, specifisku, spilgtu, tad tomēr mums ir jāskatās, lai uz mūsu vēsturisko zemi plūstu cilvēki no citām vietām. Tas ir svarīgi mums visiem, ne tikai kultūrai, arī ekonomikai, sabiedrībai kopumā, lai mēs būtu pievilcīgi kā vieta, uz kurieni brauc pēc kultūras. Lielisks piemērs šī jomā ir Sanssouci festivāls, kas ir pilnīgi, gandrīz pilnībā adresēts ārējai auditorijai. Šī ārējā auditorija arī brauc. Vietējo apkārtnes apmeklētāju tur ir nedaudz, es teiktu 15%. Tas nenozīmē, ka apkārtne noraidītu šo Sanssouci festivālu. Vienkārši viņš ir ļoti specifisks, ļoti neparasts, ļoti īpašs, tāds, kas rada interesi tieši ārējiem apmeklētājiem. Lūk, par dokumentiem. Es tev varu atdot vārdu par dokumentiem. Vari man atdot vārdu par dokumentiem. Pilnīgi visi dokumenti, kas jums ir nepieciešami gan iesniegšanai, gan jau arī īstenošanai, ir Sēlija.com, Sēlijas kultūras programma.
Ir augšā maziem burtiņiem Sēlija.com. Atvērsiet mājaslapu, augšā ir maziem burtiņiem atsevišķa pilnīgi sadaļa Sēlijas kultūras programma. Arī, protams, lauku partnerības kaimiņi mājaslapā var atrast visus šos dokumentus. Tur ir gan nolikums, gan veidlapa. Paša projekta veidlapa, tur, kur jūs rakstiet savus skaistos tekstus. Ir arī budžeta veidlapa pieejama. Varat paskatīties, kāds izskatīsies pamatā šis te projekta līgums, kādi ir projekta līguma punkti, kādas ir saistības visiem projektu iesniedzējiem. Protams, ka jūsu projektā būs atšķirības nelielas, gan budžeta sadaļa, gan tas, ko jūs tiešām īstenosiet. Tur ir programmas vizuālie šie te materiāli, logo rinda, kam jābūt ir pilnīgi visās publicitātēs, kur jūs stāstiet par to, kas notiks vai kas notika jūsu projektā. Turpat ir rēķina un pakalpojumu līguma un vēl citu dokumentu paraugi, ļoti vienkārši gan, ko jūs varat lietot savos projektos, pielāgojot savām vajadzībām. Bet, jāatcerās, protams, ir tas, ka līgumu veidi ir ļoti dažādi un rēķinus cilvēki raksta dažādi un no dažādām juridiskām, saimnieciskās darbības formām izejot. Līdz ar to tā 1 pret 1, protams, nevar šos paraugus lietot, bet tādam pirmajam ieskatam, ja kuram nav bijusi saskarsme vispār ar līgumu slēgšanu, vai ar rēķinu izrakstīšanu, tur viņi ir redzami, kā tas apmēram izskatās. Bieži negadās, bet vēl aizvien ir tādi gadījumi, ka cilvēki saka, kā man sastādīt līgumu. Tad tur tās galvenās sadaļas šiem līgumiem ir redzamas. Par projekta publicitāti. Tad, kad jūsu projekts tiek apstiprināts, mēs visi šausmīgi priecājamies kaut kādu īsu brītiņu, un tad jau viņš ir jāsāk īstenot. Tad, kad jūs esat noslēguši jau projekta līgumu ar partnerību kaimiņi, būtu vēlams, ka katrs projekta īstenotājs savos sociālajos tīklos, kā arī uz kultūra@sēlija.com nosūta pirmo ziņu, ka mūsu projekts tāds un tāds ir apstiprināts, projektā mēs darīsim to un to. Projektu īsteno biedrība vai iestāde tāda un tāda. Un pirmās aktivitātes būs sagaidāmas jau maija beigās. Tas būs seminārs, vai tā būs darbnīca, vai mūsu rezidence uzsāks darboties jau tad un tad. Un tad šo publikāciju arī ievietojam, gan programma ievieto tur, kur ir pieeja šiem informācijas kanāliem, gan jūs paši. Un pielieciet klāt šo programmas logo. Nevajag likt šo visu lielo. Tur ir vienkārši logo rindiņa tāda. Tā ir ērtāka dokumentiem un afišām un visādām publikācijām. Un, protams, ir jābūt atsaucei, ka projekts tiek īstenots programmas ietvaros. Tas viss šajā mājaslapā, tur, kur ir Sēlijas kultūras programma, ir ļoti sīki atrakstīts, kā tam ir jāizskatās. Ja rodas šaubas, ka kaut kas nepareizi, Jānis gan jau atrakstīs un pateiks, kur ir kļūda. Tam ir jāpievērš uzmanība, jo mūsu kultūras programma ir viena no 5 vēsturisko zemju programmām, kuras pārvalda tomēr Valsts kultūra kapitāla fonds un vēsturiskās zemes, latviešu vēsturiskās zemes. Lai cilvēki, kas ir cīnījušies par to, lai šāda vēsturisko zemju kultūras programma notiktu, cīnījušies par šo ikgadējo kultūras programmu budžetu, lai tas nekļūtu mazāks, tieši otrādi, lai tas kļūtu vairāk, lielāks, lai var redzēt to kuplumu, kas ar katru gadu šo projektu paliek vairāk, tie paliek kvalitatīvāki, skaistāki, tā ka publicitātei ir ļoti liela nozīme. Tas nav kaut kāds izdomājums, lai cilvēkiem sarežģītu dzīvi. Tas ir rīks, ar kura starpniecību mēs varam apkopot vieglāk programmas rezultātus. Tos,
lielos skaistos rezultātus, virzību uz lielo skaisto mērķi, kas bija pašā prezentācijas sākumā. Lūk, un vēl par publicitāti. Vienmēr labāk ir paziņot kaut vai 2 dienas pirms, ka jums notiks, nekā 1 dienu pēc, ka jums notika. Jā, ir labi arī, ir brīnišķīgi redzēt fotogrāfijas un reportāžas no tā, kas notika. Tas ir tīpaši, ja tas projekts ir ilgstošs kā sēņu dzīve, vai tik krāšņs kā kumeļu rotaļas Kaplavā. Bildes, video, kaut kāda reportāža no tieši tā brīža, kad tas notiek, tas ir lieliski. Bet vajadzētu būt tā, ka tomēr arī pirms mēs ieliekam kaut kādu publikāciju. Zinu, ka tas ir grūti, visiem ar to iet grūti, jo sagatavošanās posmā cilvēki ir noslogoti maksimāli. Bet, jācenšas. Mēs cenšamies arī, pašiem nelāga vienmēr sanāk, bet cenšamies jau kaut kā. Vismaz labā griba ir. Lūk, un jā, vienmēr sūtiet šo informāciju arī uz kultura@sēlija.com. Ne visas jūsu publikācijas tiks publicētas caur kultūras programmu. Visu nevar paspēt, bet būtu labi, ka jūs tomēr nosūtat, jo tad PR speciālists var izvēlēties vai aktuālāko uz to brīdi, vai tā kā drīzāk nākošo vai kvalitatīvāko. Tam ir jāpievērš tiešām uzmanība. Tāpat ir jāsaglabā pie sevis arī visas saites, kur jūs esat savas publikācijas gan paši ievietojuši, gan kāds cits avots ir ievietojis. Uz daudziem projektiem brauc prese, vietējā vai republikas pat mēroga. Viņi vienmēr kaut ko tad publicē, vai tas ir radio, vai tā ir televīzija, vai varbūt tas ir laikraksts. Jums jau ir zināms, kur tas ir pieejams. Iemetiet tur to saitīti savos dokumentos, piefiksējiet, ka viņa jums ir. Un tad pie atskaites iesniegšanas tad arī pievienojiet. Tas vienmēr nāk par labu. Jo jebkuram projektu programmas finansētājiem patīk, ja par šo programmu zina pēc iespējas vairāk cilvēku, ne tikai uz vietas, bet arī citur Latvijā. Tā, mēs esam veiksmīgi 35 minūtes norunājuši. Tagad man gribētos jūs pavedināt uz jautājumiem, jo noteikti kāds ir jautājums. Tur jau es redzu, ka ir jā. Jā, man vairāk jautājumu. Pirmais jautājums, transporta izdevums arī atmaksā vai atmaksā? Jā, mēs varam. Jā, transports, jā. Tad mēs projektu, piemēram, ja mums ir pašvaldības līdzfinansējums, mēs uzrādām vai mēs uzrādām tikai to, kas attiecas uz šo te projektu bez saviem līdzfinansējumiem? Līdzfinansējums nav jāuzrāda obligāti, bet ja jūs redzat, ka projekta saturs un tas aktivitāšu plāns tomēr pieprasa tā kā varbūt, ka tur var rasties jautājumi, no kā tad to finansēs, ja tas nav pašā projekta budžetā. Pielieciet, jā, atrunājiet to, ka projekta iesniegumā atrunājiet, ka tam tiks kaut kādām atsevišķām lietām, ka tiks piesaistīts, jā. Par māksliniekiem. Ja māksliniekiem teikt 7-10 dienas, bet ja man ir apmēram 7 mākslinieki, kuri brauc katru dienu, un viņš novada, tas būs pavisam kaut kas cits. Tas būs cits, jo rezidence ietver radošo procesu, viņa radošo procesu. Ja jums brauc 7 mākslinieki katrs pa vienai dienai, tad tas ir meistarklases drīzāk. Un arī šī gadījumā es nedomāju, ka tie 30 eiro stipendija, ka tas varētu māksliniekam būt saistoši. Tad tas ir cita veida projekts. Tas ir meistarklases un lekcijas un darbošanās visu dienu. Jā. Šīs tas, es saprotu, rezidences sakarā, jā. Rezidences procesā, tad, kad mākslinieks uzturas pie jums, viņam būtu jārada tur uz vietas, priekš šīs vietas kaut kāds mākslas darbs, sadarbībā ar kopienu. Jā. Bet ja viņš arī rada, ir paredzēts, ka viņš rada lekciju visu un beigās viņš rada kopā ar visiem
Bet tas ir cits. Nu? Jā, lektorēšana tomēr īsti tā, jā, nu tā, jā. Nu, nē, tas būtu pēc citiem. Nu, jāskatās, tiešām ir specifika. Ja tas izskatās jau pēc rezidences, ja tiešām tā jau ir rezidence, nu tad tā ir rezidence. Bet ja tas ir lekciju cikls vai apmācības, nu tad tas būs lekciju cikls un apmācības, jā. Par rezidencēm noteikti vēl būs kāds jautājums. Jā. Kamēr, līdzīgi arī, kad, ja mums ir, izskatās arī no cita fonda vai pašvaldības būs līdzfinansējums, vai budžetu veidot visu, uzrādīt visu kopīgo, arī tai skaitā, teiksim, ja nakšņošanas pati saimniecība apmaksā, bet tad tie arī ir izdevumi. Nē, budžeta tabulā to nerakstiet. To rakstiet projekta aprakstā, jā, ka tādām lietām tas būs jūsu saimniecības līdzfinansējums, būs vēl cita fonda līdzfinansējums, pieņemsim, ja, kaut kādu, jā. Tad to nerādīt mēs. Jā. Ka visu, respektīvi šai Excel tabulai jāsakrīt ar to summu, kas tiek prasīta. Jā, tā būs vislabāk. Jā. Tā būs vislabāk, jo tad uzreiz finansētājs redz, viņam nav jautājumu, kāpēc tā. Bet jā, šo līdzfinansējumu vajag pieminēt, tā paša iemesla pēc, ka tad ir redzams, no kā tiek maksāti visi pārējie izdevumi. Un tā, vēl es gribēju kaut ko par šo te. Un atcerieties, ka izmaksas nedrīkst pārklāties. Ja ir vairāku finansētāju nauda, jā, tad ir jānodala arī publicitātē. Ka tad ir, piemēram, finansē vēsturisko zemju kultūras programmu, pieņemsim vēl līderis vai novada pašvaldības projekts. Tad ir jābūt, ka gan, un skaidri, ja līgums, tad uz viena vai uz otra projekta. Jā. Tur tā būs arī, jo mums šogad mākslinieki paliek nopietnāki un profesionālāki, tad izskatās, ka arī māksliniekus daļai mēs varētu lūgt no šī fonda finansējumu un daļai varbūt arī no cita, bet tad mēs šeit iekļaujam vienus un tad tur rakstam, lai parādītu to nepārklāšanu. Jā. Ja jums ir viena kultūras programma, kurai ir nepieciešami gan tie mākslinieki, tad jūs uzrakstiet projektu iesniegumā, ka atsevišķi tie nezinu, kādi, teiksim, mūziķis kaut kāds tiks finansēts no cita, ja, bet šajā projektā mēs prasam citiem māksliniekiem. Ieteikums, cik tās pozīcijas vai no būtiski? Nē, pārāk sīki. Negrib daudz, lai būtu katru mākslinieku vai sagrupēt viņus? Nē, parasti saka tā, lai trešajām pusēm ir saprotams. Māksliniekus grupēt, es teiktu, ir diezgan grūti. Šīs te prasības vai prakse, kādi ir honorāri, ir ļoti atšķirīgas. Un ko es gribētu piemetināt pie šāda projekta, ja tas ir, es saprotu, Kumeļu rotaļas liels pasākums, un jūs veidojat kultūras programmu. Ja kultūras programmu jūs veidosiet tikai no Sēlijas kultūras projekta vai arī no... Izskatās, ka vēl arī no cita. Jā. Tā tad būtu labi projekta nosaukumā un mērķī jau pateikt, ka šī būs daļa no kultūras programmas, lai uzreiz ir saprotams. Ja, daļa no Kumeļu rotaļu kultūras programmas, vai, teiksim, klasiskās mūzikas daļa, vai, es nezinu, kādas vēl, vai tradicionālās mūzikas programma, ja, lai nepaliek iespējas jau uzreiz lasot, jo, teiksim, projektu būs daudz. Viņu būs daudz, un tad tiem cilvēkiem, kas vērtē, lai viņiem ir uzreiz skaidrs, par ko tieši ir runa, kas tur būs. Un tad par publicitāti, ko Daina teica, ja ir dažādi finansētāji, protams, jums uz afišām un relīzēm ir visu finansētāju logo. Un pēc pieredzes mēs parasti darām tā, ka ja šāda situācija veidojas, izsūtam šo te afišu un relīzi arī pilnīgi visiem finansētājiem pirms pasākuma.
ar skaidrojumu, ka mūsu pasākumam ir vairāki finansētāji. Tā skaitā jūs, no jūsu naudiņām mēs to un to, no šīm naudiņām to un no šīm vēl to un to, lai nav pēc tam jāskaidrojas. Vienlaikus tas ir arī uzaicinājums uz pasākumu, un visi finansētāji to parasti novērtē. Jā, un tas nav nekāds mīnus. Jā. Tas nav ne sliktāk, ne labāk, jā, ka ir vairāk finansētāji. Jā. Protams, ka labāk tad arī tas pasākums izskatās, ka, protams, tā kvalitāte augs. Viennozīmīgi. Tad kaimiņi lietuvieši ir plānot, bet arī tas ir tā, ka tai otrai programmai tur nedaudz ir tas pārņemšana. Arī kaut kāds. Es domāju, ka tas nav aizliegts šai programmai. Nē. Pie mums aicināt lietuviešus drīkst. Mēs paši nevaram uz turieni braukt. Nosacīti mākslinieki. Tur vēl jautājums, kā viņus, mākslinieki visi, jā. Mākslinieki visi. Jā, vēl kāds jautājums? Vai būs nepieciešami Nē. Nē. Šogad vēl nē. Nākošgad. Šogad vēl nē. Atskaitēm jāpievienot tie rēķini, kam mēs tālāk maksājam. Tur laikam nebija pagājušajā. Nav jāpievieno, bet viņiem ir jābūt. Viņiem noteikti ir jābūt rēķiniem, maksājumu uzdevumiem, līgumiem, darba pieņemšanas nodošanas aktiem. Bez līguma, bez rēķina, bez attaisnojuma dokumenta nevienu centu. Ne pa labi, ne pa kreisi. Jā, visam jābūt ir jaukā projekta mapītē, lai mums būtu pašiem mierīga sirds. Ja piesakās uzraudzībā Sēlijas kultūras programma vai kultūra kapitāla fonds, par cik valsts finansējums, tās var būt arī citas institūcijas, lai mums visi šie dokumenti stāv, mums ir mierīgi. Pie tam par visiem jautājumiem, kas attieksies jau tad, kad jūs īstenosiet projektu, par līgumiem, par maksājumiem, mums ir burvīga programmas koordinātāre Baiba Vucen-Lazdāde. Viņa zina visu pareizi, viņa sniedz ļoti ātri atbildes, ļoti precīzas atbildes, tā kā es domāju, Baibas rokās jūs būsiet pilnīgā drošībā. Jā, un nonāciet Baibas rokās pēc iespējas ātrāk, īpaši, ja jums ir kaut kādas izmaiņas. Līdz ko jūs jūtat, ka jums ir budžetā izmaiņas, viens ir dārgāks, otrs lētāks, vai tas ir, protams, esošā budžeta ietvaros. Jūs nevarēsiet projekta īstenošanas laikā iegūt vēl 1000 klāt, bet esošās tāmes ietvaros jūs varat veikt izmaiņas, bet jums šīs izmaiņas vispirms ir jāsaskaņo. Saskaņo Baiba ļoti ātri, bet tas ir iepriekš jāizdara. Pēc tam jau tad ir par vēlu. Un ja jūtās, ka laika nepietiek, 15. decembris jau ir tūlīt un vēl nekas nav, tad ir jākliedz ātri pēc palīdzības Baibai. Viņa palīdzēs risināt šo situāciju. Ja būs nokavēts, tad būs nokavēts, un tas priekšprogrammas ir ļoti slikti, ja paliek neiztērēta nauda. Tas ir ļoti slikti. Centieties iztērēt visu savu projekta budžetu līdz pēdējiem centiņam. Ko darīt ar tiem 10 centīmiem, kur visu laiku skraida? Visu laiku skraida. Pielieciet klāt pēdējiem rēķinam tos 10 centus vai nopērciet pildspalviņu ar čeku. Jā, tieši tā. Tieši tā. Jā. Atbalstīts inventārs? Nē. Inventārs, pamatlīdzekļi, tāpat kā līdz šim nav. Bet darba materiāli, jā. Darbnīcām darba materiāli, jā. Par 10% administratīvajām izmaksām, ja projekta vadītājiem. Sēlija, nezinu, vai šogad arī ir palikusi vienīgā vēsturiskā zeme, kas savā kultūras programmā tomēr pieļauj šos 10% no projekta attiecināmajām izmaksām samaksāt grāmatvedim vai projekta vadītājiem vai abiem. Bet ir jāatcerās, ka arī uz šīm pozīcijām gan projekta vadītājs, gan grāmatvedis tur ir jābūt līgumiem, rēķiniem, PN aktiem. Jā. Jāatrod ir projekta vadītājs,
kas ir vai nu pašnodarbināta persona, vai nu tad jāpieņem darbā, ko nu nekādīgi nevar ieteikt uz tik neliela budžeta projektiem. Centieties slēgt pakalpojuma līgumus, uzņēmuma līgumus. Tīri praktiski jautājumi. Jā, lūdzu. Te krekliņi mums ļoti daudz brīvprātīgie, bez tiem nevar iztikt, tie būs darbā? Nē. Tas jau ir inventārs, jā. Drīzāk, jā. Dāvanas, balvas nav attiecināmas. Bet jūs taisa meistara klasi, Uztaisa krekliņus un sataisa burvīgi skaistus. Mēs to darīšu. Jā, ja paši taisa, bet es domāju, ka tur tas nebūs īstais risinājums. Jā. Nē, tādas lietas, krūzīšu apdrukāšanas, krekliņus, cepurītes, tas nē. Prezentācijas tādi materiāli. Jūs varat drukāt skaistas afišas, vizuāļu drukai, vizuāļu izgatavošanai, sagatavošanai ir budžets. Jā, skaistām. Jā. Baneris jau būs drīzāk inventārs, par baneri jāpadomā. Jau tā. Jā, baneris jau ir inventārs. Ja tā ir milzīga afiša, tad tā ir afiša, bet baneris jau ir baneris. Jāpastudē vairāk tās definīcijas. Lūk, varat maksāt, teiksim, ja jums ir visu sēliju aptverošs, liels, skaists projekts, varat maksāt speciālistam, kas jums raksta tekstus, kas jums brauc fotografēt, fotogrāfu. Īstenībā, jebkurā projektā, kur ir kaut kādas darbošanās, nevis tikai tīri pētnieciskais darbs pie rakstām galda, kaut vai nelielu naudiņu, bet fotogrāfam svēta lieta, pašiem nesāpēs galva par to. Fotogrāfs būs laimīgs, bildes būs smukas, fotogrāfijas būs laikā, visi būs priecīgi apmeklētāji, pašiem būs vieglāka dzīve. To var likt iekšā projekta budžetā. Tās nav administratīvās, tās ir tiešās projekta izmaksas. Jā. Varbūt vēl kāds jautājums. Jautājumu nav. Tad iesim 12 minūšu pauzē. Padzersim ūdeni. Jā. Un tad pievērsīsimies otrai daļai Sēlijas kultūras kanonam. Neaizmūciet. Jā. Lūdzu, Cienījamie skatītāji Facebookā, pat ja jūs tur esat 1 vai 2, arī lūdzu atgriezieties. 12 skatītāji. Mūs tiešām skatās visā pasaulē. Jā. Labi, ejam pauzītē. Labdien vēlreiz! Pēc neliela pārtraukuma mēs turpinām mūsu tiešraidi visā pasaulē un vispirms jau Medumu kultūras namā sarunu par Sēlijas kultūras kanonu. Sēlijas kultūras kanons ir ļoti nopietnas kultūras dokuments, kas taps tuvāko 2 gadu laikā biedrības ūdenszīmes īstenotajā projektā. Un kultūras kanons nekādi nevar pastāvēt bez mūsu priekšstatiem par to, ko tad mēs tajā vēlamies iekļaut. Lūk, šodien pavisam īsi parunāsim par to, kas tad vispār ir kanons. Un ko mēs vēlamies redzēt Sēlijas kultūras kanonā. Kāds būs tas process, kā mēs to veidosim. Kanonā klasiski pēc skaidrojošās vārnīcas vai tezaura ir 2 izpratnes. Pirmās tie ir nosacījumi, regulācijas, stingri noteikts, vispār pieņemts. Pats populārākais kanona jēdziens ir baznīcas likumi, mēs zinām kanonizēti svētie, vai ne?
Visi ir dzirdējuši, katoļu baznīcā, pareizticīgo baznīcā ir kanonizēti svētie. Kā pirmo no šīs kategorijas es ieliku attēlu ar Asīzes Francisku. Kurš zina, ko darīja Asīzes Francisks? Asīzes Francisks sludināja putniem. Tas var likties dīvaini, saudabīgi, taču kopumā viņš bija ļoti neparasts svētais tieši ar savu tuvību dabai, ar dabas izpratni. Viņš sauca pelēko vilku par savu brāli un māsu Krēslu arī dēvēja par savu tuvinieci. Krēslas pelēkais apmetnis un tā brīnišķīgs kanonizēts svētais katoļu baznīcā, kas ir ļoti tuvs arī mums kā lauku cilvēkiem. Taču ne visi kanonizēti svētie ir bijuši perfekti savas dzīves laikā. Kanonizēta persona vai kanonizēta parādība nenozīmē to, ka tā ir kaut kādā veidā nevainojama. Pilnīgi nevainojama, spīdīga kā zelta ola, tā nav. Tā nav. Šie te svētie ir ārkārtīgi dažādi. Attēlos ir ielikts svētais Patriks. Visi zina īri svin svētā Patrika dienu, vai ne? Svin ļoti krāšņi, ļoti pagāniski. Tur ir āboliņu lapiņas un rūķīši un alus plūs straumēm. Nezinu, kādēļ šis pasākums vētrainais ir veltīts svētajam. Jāatzīst, svētais Patriks arī savas dzīves laikā nebija tāds pilnīgi nevainojama persona. Saka, ka viņš esot izdzinis čoskas no īrijas. Jāatzīst, šai zemē čosku nav bijis. Viņš patiesībā bija izbeidzis vergs, kas atpeldēja uz īriju tādā vai citādā veidā. Sāka būvēt savu pirmo klosteri, ko par klosteri nodēvēja tikai vēlāk. Patiesībā tas bija patvērums viņam līdzīgajiem, izbēgušiem vergiem, izdzīvojušiem pirātiem, jūras braucējiem. Viņš ir īrijas svētais aizbildnis, kanonizēts pēc visiem katoļu baznīcas nosacījumiem. Tāpat svētā Hildegarde no Bingenas ir bijusi ārkārtīgi interesanta personība. Viņa ir ļoti izteikti nodarbojusies ar alķīmiju. Savā klosterī tātad alķīmiķe, un neraugoties uz to, katoļu baznīca ir viņu kanonizējusi. Viņa ir rakstījusi arī dzejas. Un starp šīm dzejām netrūkst erotisku dzeju, lai cik tas nebūtu interesanti. Šo visu es stāstu tādēļ, lai mazliet pavērtu mūsu skatījumu uz Sēlijas kultūras kanonu. Tam, ko mēs tajā iekļausim, nav jābūt perfektam vai nevainojamam. Tam ir jābūt mūsu, kaut kam īpašam. Kanonizācijas procesi joprojām ir atvērti. Tas nav tā, ka beidzās pirms 1000 gadiem un viss, tāpēc arī mēs varam veidot kanonu. Un ļoti interesants ir anglikāņu baznīcas process, kas viņi vēlas kanonizēt gredzenu pavēlnieku autoru, profesoru Tolkienu, tātad rakstnieku, padarīt par anglikāņu baznīcas svēto. Tas viss notiek pilnīgi nopietni. Lūk, ja reiz notiek tā, ka pat baznīca to var, tad mēs varam sajusties pietiekami brīvi, kanonizējot savas vērtības. Nākamā interesantā izpratne vārdam kanons ir pilnīgi cita. Tā ir mūzika. Tas ir mūzikas darbs, kas tiek dziedāts kanona dažādās balsīs. Es uzlikšu mums mazu paraudziņu, kā skan kanons. Mūzika ir no 13. gadsimta Anglijas. Arī dzied par to, cik skaisti ekumēnē plašajā pasaules telpā ir ienācis pavasaris. Tieši tā kā mums šodien. Tur jau viņiem kūko dzēguse, taču mēs dzirdam šo pašu pamatu. Tur iesaistās dažādas balsis, dziedot vienā ritmā, un šis kopumā
šis skaņdarba efekts parāda lielo mūzikas masu, lielo notikumu, un kaut kā ļoti gribētos, lai mūsu Sēlijas kultūras kanons arī skanētu vienā ritmā, līdzīgās melodijās, bet ļoti dažādās balsīs. Lūk, tā. Labi, iesim tālāk tātad. Jā, kultūras kanoni mums ir jau vairāki. Viens, kas ir apstiprināts, tas ir Latvijas kultūras kanons. Ir kāds skatījies, noteikti ir. Ir, kas ir Latvijas kultūras kanons, ir atrodama mājaslapa, kur visas šīs vērtības ir aprakstītas. Kultūras kanonā ir ietvertas 8 vērtību kategorijas. Par kategorijām mēs jautāsim arī anketās, ko jūs pēc sarunas ļoti lūgti aizpildīt. Lūk, varbūt mums būs nepieciešamas citādākas sadaļas, taču Latvijas kultūras kanonā ir šādi. Jā, Latvijas kultūras kanona moto ir Raiņa teiciens pastāvēs, kas pārvērtīsies. Rainis, protams, ir mūsējais, mēs viņu labi pazīstam, un arī šis teiciens jau sākotnēji liecina par to, ka kanons ir mainīga vērtība. Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Pastāvēs tas, kas spēs iekļaut jaunas vērtības, jaunas kultūras parādības, jaunas tradīcijas. Latvijas kultūras kanona pieejas ir tiešām atšķirīgas. Tur ir vizuālajā mākslā 15 konkrēti mākslas darbi. Pavisam konkrētu autoru, konkrēti darbi. Tai pašā laikā tad nāk tāda kategorija kā ainavas, kas iekļauj ļoti plašus jēdzienus. Daugavas ainava, Latvijas mežu ainava, Zemgales līdzenuma ainava, Piejūras ainava arī tur ir ļoti, ļoti plašs jēdziens, ko patiesībā ir pat grūti definēt. Nu kā tad? Nu kā? Arī šī pieeja tā kā iedrošina, jo mēs varam justies, kā es teikšu, salīdzinoši brīvi. No Sēlijas Latvijas kultūras kanonā ir viena pilnīgi unikāla persona, kas ir vienīgā, kas kanonā minēta 2 reizes. Gan pie literatūras, gan pie vizuālās mākslas. Tas ir vienīgais cilvēks. Vai kādam ir varianti, kas tas varētu būt? No Sēlijas ļoti pazīstams rakstnieks, ļoti sēlisks rakstnieks. Jā, nu bravo, gudri cilvēki taču šeit ir, protams. Tas ir Jānis Jaunsudrabiņš. Tiešām unikāls šī te Latvijas kultūras kanona kontekstā 2 reizes. Tātad abās jomās bijis ļoti spožs. Tad vēl izstrādes procesā ir latviešu vēsturisko zemju kultūras kanoni. Šeit es palūkšu Dainu papildināt. Jā. Nacionālais kultūras centrs jau ir darījis pieejamu anketu, tiešsaistes anketu, kur visu vēsturisko zemju iedzīvotāju, ne tikai Sēļi, ne Sēlijas, bet visu 5 vēsturisko zemju iedzīvotāji var iesniegt savus ierosinājumus šim te vēsturisko zemju kanona vērtībām. Šo anketu mēs darīsim pieejamu gan pilnīgi noteikti Facebook grupā Kopienas izaugsmes katalizators. Ja kāds nav pievienojies, tad lūdzu pievienojieties. Gan arī Sēlijas salu Facebook lapā publicēsim ar īsu aprakstu, kas tas ir un kāpēc tas būtu jāizpilda. Un noteikti tas notiks atkārtoti līdz rudenim kādas 2 vai pat vairākas reizes. Bet, lai mūsu prāti būtu sagatavoti šai anketai, jo tur var ierakstīt tikai 5 vērtības. Varbūt mēs katrs gribam, lai tur būtu no mūsu puses pievienotas vērtības 20, 25 vai vēl vairāk. Tāpēc mēs gribam vispirms sagatavoties kārtīgi. Mums būs šīs te kanona fokus grupas vēl arī citur Sēlijā.
parunāt ar cilvēkiem jau pirms mēs dodam šo vēsturisko zemju kultūras kanonu, kā teikt, jau lielākiem, augstākiem plauktiem nododam savas domas. Jums būs laiks apdomāties, šodien aizpildot anketas tieši par Sēlijas kanonu jau iekustēsies galvas, un tad jau pamazām tur noteikti radīsies vēl kaut kas cits, varbūt pārdomāsiet, varbūt, ka nē, tas nav kanonizējums, bet kanonizējums ir kaut kas cits, un tad jau šīs te anketas būs pieejamas, tās varēs aizpildīt, un ļoti, ļoti lūdzu arī tās aizpildīt, jo kādas vērtības mēs tur ierakstīsim, ar tādām mums būs jādzīvo. Protams, ka Nacionālais kultūras centrs vēlreiz pārskatīs šo visu ideju bāzi, bet pamatā jau tomēr aizies tālāk tas, ko mēs būsim paši ierosinājuši. Taču viena lieta ir Nacionālā kultūras centra veidotais vēsturisko zemju kanons, bet otra lieta ir tas, ko biedrība Ūdenszīmes šajā projektā Vietu kultūra inovācijas izstrādā līdz 26. gada oktobrim. Viens otram netraucē, jo vairāk mēs par to domājam, jo kustīgāk šis kanons būs, un jo vairāk pastāvēs tas, kas pārvērtīsies. Šodien mēs domājam vienu, rīt mēs varam mainīt domas, varbūt tas to padarīs tikai skaistāku. Jā, tātad savu kultūras kanonu turpināsim izstrādāt gan šodien, gan turpmākajās fokus grupās. Arī šeit būs elektroniskās anketas, mazliet citādākas nekā vēsturisko zemju kanonam, mazliet plašākas, jo te mēs varam atļauties iztēles brīvību. Tik tiešām varam. Kādas tad pieejas ir Latvijas kultūras kanonam? Daudzveidība, plašums, pagātne un mūsdienas, un jau sākotnējais uzstādījums, mainība. Tie nav bauslības galdiņi. Pēc Rīga ir Latvijas kultūras kanonā un, protams, arī Krišjāņa barona Dainas kapis. Dainas ir kultūras kanonā kā vienlīdz nozīmīgas vērtības. Kāda tad mums varētu veidoties pieeja Sēlijas kultūras kanonam? Jā, vispirms, es teicu, viena melodija, ritms, dažādas balsis, mainība, daudzveidība. Mums vajadzēs noteikti vienoties par to, kas tad tur ir šodienu veidojošais mantojums. Jā, viennozīmīgi mantojums, kas veido šodienu. Piemirstais vai apdraudētais mantojums, tas, kas mums būtu jāpiefiksē, jo tūlīt paies 10 gadi un par to būs aizmirsts. Noteikti jāpiefiksē. Pats grūtākais ir trešais teikums, trešais uzstādījums šodiena, kas veido rītdienu. Kā lai mēs to pasakam, kura ir tā šodienas izpausme, tas šodienas darbs, šodienas notikums, kas veido rītdienu, tā ietekmīgi veido. Par to mums būs jādomā diezgan daudz, diezgan nopietni. Varbūt paskatīsimies arī uz, iepriekšējā gada, 2 gadu, 3 gadu notikumiem. Es gribētu teikt, ka Sēlijas kultūras programma, kam ir tikai 3 gadiņi, noteikti ir tā parādība, ka šodiena veido rītdienu, vai ne? Iespējams, ka mēs to neredzam vēl šodien, bet par to, kas ir bijis pirms pāris gadiem, mēs jau varam teikt jā. Šodiena, kuras pastāvēšana mums ir svarīga. Jā, kas tad mums tiešām ir svarīgs, lai tas būtu? Šodiena, kuras turpināšanās ir apdraudēta, arī tā noteikti ir kanona vērta pazīme, jo ir pietiekami daudz tādu lietu, par kurām mēs zinām, jūtam, tās ir apdraudētas, bet mums negribētos, lai viņas pazūd pavisam. Lūk, kopumā šis Sēlijas kanons ir skatiens mūsdienu dzīves daudzveidībā. Mēs nekoncentrējamies tikai uz pagājušo, tikai uz tradīcijām. Tas nav tradicionālās kultūras kanons. Ne tikai.
Šodienas unikālās parādības, šodienas vērtības, bez šaubām arī pagātnes vērtības, tās vērtības, kas ir audzējušas to šodienu, savādāk mūs te nebūtu. Pavisam īsti vēl ņemsim vērā, ka kultūras kanons nav tikai kultūra. Tas ietekmē gluži tāpat kā labs kultūras projekts, ietekmē mūsu dzīvošanu, ekonomiku, sociālo vidi. Arī kultūras kanons ietekmē mūsu tradicionālo dzīvesveidu, mūsu saimniekošanas modeļus, mūsu saziņas modeļus ar valsts pašvaldību institūcijām, mūsu pašu sadarbības modeļus. Ja mēs tos iekļaujam kanonā, mēs paši zinām, jā, tas ir svarīgi. Mēs tā darām, tas mums der, tas ir labi. Un arī argumentējot, teiksim, kādām reformām, kas mums nevisai patīk, mēs šo faktu, lūk, kā mūsu horizontālās sadarbības modelis starp kopienām ir iekļauts kultūras kanonā. Lūdzu, mums tas ir jāsargā, respektējiet arī jūs. Es neteiktu, ka tā ir absolūta panacēja un risinājums visām mūsu problēmām. Tikai papildus iespēja. Tāda smuka poga. Reizēm tā smukā poga ir izšķiroša. Bez šaubām kultūras kanons ir mūsu kultūra vide. Tās ir mūsu zelta bruņas, tas ir mūsu patvērums. Sevišķi šajos laikos, pat šorīt lasīju Janīnas Kursītes rakstu par latvieši lauvas vai lupatas, ja? Kā tas ir bijis dažādos vēstures periodos, citreiz tas maigums ir palīdzējis, citreiz tas kareivīgums, citreiz abi kopā. Taču kopumā viņi saka, skatoties vēsturē, pat ļoti tālu, tieši kultūra ir bijusi tā, kas ir palīdzējusi pastāvēt mūsu valstī, mūsu tautai, mūsu sabiedrībai. Tā kā, jā, audzējam tās mūsu bruņas, mūsu patvērumu. Lūk, paldies jums. Šobrīd, jā, teiksim, paldies klausītājiem visā pasaulē, vai varbūt ir jautājumi, pirms mēs ķeramies pie anketām. Tā tad ne. Aizpildīšanas procesā noteikti būs jautājumi. Jā, tā varētu būt. Tiešām paldies visiem. Paldies arī tiem, kas pasaulē klausījās. Daina nāc pamāja rociņu. Paldies, Tie varbūt... Gaidiet anketu, aizpildiet lūdzu, tad, kad būs. Kā tā? Jā.